To pateicis, viņš turpināja ceļu uz Jeruzalemi. Kad viņš tuvojās Betfagei un Betānijai pie tā sauktā Olīvu kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus, tiem sacīdams: tur iegājuši jūs atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kura neviens cilvēks nekad vēl nav sēdējis. To atsieniet un atvediet. Ja kāds jums jautā, kādēļ jūs to atraisāt, tad sakiet: tas ir vajadzīgs kungam. Un tie, kas bija sūtīti, aizgāja un atrada visu, kā viņš bija sacījis. Viņiem atraisot ēzelīti, saimnieki tiem jautāja: kādēļ jūs atraisāt ēzelīti? Viņi sacīja: kungam tas vajadzīgs. Un viņi atveda to pie Jēzus un uzmetuši ēzelītim savas drēbes, uzsēdināja Jēzu tam virsū. Viņam jājot tiek klājas savas drēbes uz ceļa. Kad viņš tojās vietai, kur ceļš ved lejup no Olīvu kalna, viss mācekļu pulks, priecādamies skaļā balsī, sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem, ko bija redzējuši. Tie sauca: svētīts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā, miers debesīs un gods augstībā. Daži farizēji no pūļa viņam sacīja: skolotāji, apsauc savus mācekļus. Bet viņš atbildēja: es jums saku, ja viņi klusēs, tad akmeņi brēks. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams: ak, kaut uz šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīs uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija jākauj Paskas jērs, un viņš sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams: ejiet un sagatavojiet mums Paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja: kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja: redzi, iegājuši pilsētā jūs sastapsiet cilvēku, kas nes māla krūzi ar ūdeni. Sekojiet viņam tajā mājā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam: skolotājs jautā, kura ir tā telpa, kur var ar saviem mācekļiem baudīt Paskas mielastu. Un viņš jums ierādīs lielu, iekārtotu augšastabu. Tur gatavojiet mielastu. Aizgājuši viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļi līdz ar viņu. Viņš tiem sacīja: kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo Pasku pirms savām ciešanām, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja: ņemiet to un sadaliet savā starpā. Jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dieva valstība. Paņēmis maizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams: šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pēduši, un teica: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums tiek izlietas. Bet redz, tā cilvēka roka, kas mani nodod, ir līdzās man uz galda. Jo tiešām cilvēka dēls aiziet, kā tas nolikts, bet vai tam cilvēkam, caur kuru viņš tiek nodots? Un viņi sāka taujāt cits citam, kurš no viņiem to grasās darīt. Sīmani, Sīmani, redzi, Sātans
gribējis jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos, un kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus. Tas viņam sacīja: Kungs, es esmu gatavs ar tevi doties pat cietumā un nāvē. Bet Jēzus sacīja: Es tev saku, Pēteri, vēl gailis nebūs šodien nodziedājis, pirms tu 3 reizes nolieksi, ka mani pazīsti. Tie viņu saņēma un ieveda augstā priestera namā. Bet Pēteris iztālēm sekoja. Tad ļaudis, sakūruši ugunskura pagalma vidū, sasēdās ap to, un Pēteris apsēdās starp viņiem. Kāda kalpone ieraudzīja viņus sēžam pie uguns un cieši ieskatījusies viņā, sacīja: Šis arī bija kopā ar viņu. Bet tas noliedz viņu sacīdams: Sieviete, es viņu nepazīstu. Un pēc īsa brīža cits viņu ieraudzījis sacījis: Tu arī esi viens no viņiem. Bet Pēteris teica: Cilvēku, es tas neesmu. Pagāja kāda stunda, un vēl kāds cits uzstāja: Patiesi, šis arī bija ar viņu, jo arī ir galilejietis. Bet Pēteris sacīja: Cilvēku, es nesaprotu, par ko tu runā. Un viņām vēl runājot, pēkšņi iedziedājās gailis. Kungs pagriezies uzlūkoja Pēteri, un Pēteris atcerējās kunga vārdus, kad tas viņam sacīja: Šodien, pirms gailis dziedās, tu mani 3-kārt nolieksi. Un izgājis ārā, viņš rūgti raudāja. Tas bija ap 6. stundu, un tumsa pārklāja visu zemi līdz 9. stundai, jo saule aptumšojās. Un tempļa priekškars tika pārplēsts vidū pušu. Jēzus skaļā balsī iesaucās: Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. To pateicis, viņš nomira. To redzēdams, slavēja Dievu un teica: Patiesi, šis bija taisns cilvēks. Visi ļaužu pūļi, kas bija ieradušies, lai redzētu, kas notiek, izklīda, sizdami sev par krūtīm. Visi tie, kas viņu pazina, arī sievietes, kas bija ar viņu atnākušas no Galilejas, stāvēja attālāk un redzēja visu, kas notiek. Nedēļas 1. dienā, pašā rīta agrumā, viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgas zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas noticis, redzi, tam blakus nostājās 2 vīri, spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu nolieci galvas, bet viņi tām sacīja: Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un 3. dienā jāceļas no mirušajiem. Un tas atcerējās viņas vārdus. Atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstītiem 11 un arī pārējiem. Tā bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija, Jēkaba māte, un vēl citas ar tām, kas pastāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēteris, piecēlies, aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā. Redzēja tikai noliktu linu autu, un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas noticis.